Jā, un kā tas viss maina šo realitāti tagad? Man tur tīri ir tādas lietas kā pakļaušanās svešam viedoklim, autoritātēm, vecākiem, kaut kādiem biznesa idejām, kur var ātri nopelnīt naudu. Tas viss tiek kvalificētas kā sevis nodošana. Nododot sevi, lielais gars aiziet, vēl kaut kādu daļu aiziet gulēt. Un ja tu esi iztīrīts, tad galvenais ir tagad spēlēt spēli ar jauniem noteikumiem. Rīkoties tagad atbilstoši, kad tu saproti, ko tas viss var beigties. Sevis nodošana, sešu problēmu vai pienākumu uzņemšanās. Fiziskajā plānā tagad mums ir problēmas ar pleciem, ko tas uzņēmies uz savām pleciem un garīgajā plānā tu sev sakrāji to, kas tev būs jātīra tur. Un svarīgi pēc tam, ka esi attīrīts no šī visa, tagad turpināt to tā kā ienkodot šajā dzīvē, tagad rīkoties savādāk, rīkoties uzreiz tāds, kāds tu esi tagad. Un šodien man bija ļoti laba testa diena, tieši pa darbu. Bija situācija, ka cīnījās viena birokrāta kantori. 6 lieli priekšnieki sēž pretī tādi, kas dzīvē nav nopelnījuši nevienu naudu, nevienu santīmu nav nopelnījuši. Tikai saņēmuši no valsts. Viņi sēž un tagad lasa, šeit tev no komercija ielikts, šitie tur MK noteikumi tādi, tev tur bija 5% bišķi garām un vēl kaut kas un tā tālāk, neskatās lietas pēc būtības. Tu zini, ka tas ir lielais gars. Un nedrīkst viņu vairāk nodot. Jo tad viņš jau aizies gulēt. Un šodien man bija laba testa diena. Viņi bija 6, es biju 1. Bet es dominēju. Es parādīju viņu vietu. Un tas ir kā tas tiek, ja saulaicīgi mēs iztīram, varbūt ne tik ekstremāliem pasākumiem, kā es to izdarīju, bet vienkārši pārrakstot zemapziņā šīs programmas, tad šajā realitātē tu uzreiz jau sāc rīkoties savādāk, sāc rīkoties saskaņā ar sevi. Jo man vissvarīgākais šajā dzīvē esmu es. Un jo manī ir gars, lielais gars. Un lielais gars negrib dzīvot pie kaut kāda bomža. Lielais gars grib lielus darbus. Un kas ir 6 kaut kādi idioti, birokrāti, kas saņem lielu naudu, sēž, skatās savā vienā papīrā un mēģina te kaut ko sadziet, kaut kādu raini. Tā kā, kas ir mums jādara, lai uzlabotu šajā realitātē dzīvi? Identificēt tās programmas, ko ir uzstādījuši. Kad bērnībā, varbūt, kad studiju laikos vai skolā, vienalga vai biznesā, kad pakļāvies kaut kādiem biznesa piedāvājumiem, kaut kādām schēmām, ātrai naudai, vienalga, kā mēs ir pakļāvies. Un to visu var vienkārši, bez ekstrēmiem pasākumiem, pirmkārt saprast, kur tu esi nodevis sevi, un noņem šīs programmas. Tas pat nav obligāti jāiet tā, kā es gāju šo ceļu. Var izdarīt vienkāršāk, var vienkārši pārrakstīt zemapziņai nozīmi. Un problēma jau tajā, ka mēs jau paši to neapzināmies. Ka mums ir problēma, mēs paši neredzam, kādiem mēs tur dejājam, kas mums uz tiem pleciem ir uzsēdušies, vai vecāki iedotā programma, vai pieņemtā ideja, vai pats esi iepriekšējās dzīvēs, vai
tev atnācis ir pa senču līniju kaut kāda informācija, kā tu rīkojies. Galvenais viņu dabūt nost šajā dzīvē un rīkoties attiecīgi. Dabūjiet nost kaut to ar zemapziņas pārrakstīšanas metodēm, ko es iemācījos. Tad šajā dzīvē tev būs panākumi, gan tevi par to netīdīs. Dubult iemesls sāk rīkoties jau šodien. Atceramies, ka mēs katrs esam lielais gars, kas dzīvo mūsu ķermenī. Un tiem cilvēkiem, kas ir tā saucamās sabiedrības padibenis, viņš vispār guļ. Un katram no mums ir kaut kāds procentiņš vēl iekšā dzīves. Un mūsu uzdevums tagad būtu viņam atbrīvot, lai viņš sāk rīkoties, lai viņš sāk kaut ko radīt. Jā, pierakstamies meistars.gmail.com. Paskatīsimies, identificēsim. Cilvēks jau pats to neredz. Kas viņam sēž plecos, pienākumi, kas viņš ir rokā, vai viņš ir rokām ņem no dzīves, kājās, ko viņš nes sev līdzi. Identificējam, saprotam, pārrakstam un dzīvojam priecīgi gan tagad, gan nākotnē, un tad mums nebūs jābaidās tajā tīrītavā.